Atkal sākums mašīnā. Pagājušajā reizē mums neizdevās diezko labi jūrā, jo redzamība bija pilnīgi drausmīga un arī viļņi, vējš un tādā garā. Nevarēja ne normāli koncentrēties, lai ienirtu, ne arī, protams, īpaši redzēt, jo sanāk, ka tu nirsti apmēram 10 metros un tad pēdējos 50 centimetros parādās kaut kāda redzamība, kur ir grunts. Un tie nu galīgi nav vieglākie apstākļi, ne psiholoģiski, ne arī fiziski, jo augšā tu nespēji atpūsties, jo tevi krata viļņi un apakšā tu neko neredzi. Tā kā sarežģīti apstākļi, un, protams, mēs neko arī nedabūjām tajā reizē, bet ļoti liels cerības uz šo reizi. Brauksim uz to pašu vietu Pāvilostā, tur ļoti vienkārši ielaist laivu, un viss jau ir skaidrs, kas kā jādara. Tā kā jā, laiks ļoti labs, viņi praktiski nav. Motivācija noteikti ir arī tā, ka viens no mūsu kolēģiem dažas dienas atpakaļ dabūja 5 mencas no atļauto limitu, bet arī ne pat ļoti lielā dziļumā no 5 līdz 9 metriem. Bet tas, kad jau mencas ir 5 metros, tas jau ir diezgan vienkārši apstākļi mums. Tā kā skatīsimies, pabraukāsim šodien ne tikai kaut kādiem 10 metriem, bet pamēģināsim atrast. Galvenais ir atrast labu vietu, lielus akmeņus. Un tieši tur zem Pāvilostas ir tā kā akmeņu krāvuma apakšā, un tos mums vajadzētu arī atrast. Redzamībai jābūt. Tā kā cerēsim uz to labāko. Pēc aptuveni stundas brauciena es biju nonācis Pāvilostā. Sakas upes krastā atrodas ļoti labs un ērts šāds te laivas nolaišanas slips, kuram blakām atradās arī pamatīgu laivu piekabi konkurence. Jūra ir ritīgi mierīga, tā kā būs šodien vismaz kuģošanas ziņā daudz vienkāršāk nekā bija pagājušo reizi. Tā mēs saraktējām laivu un taisījāmies ielaist to Sakas upē, lai pēc tam dotos atklātajā jūrā. Reti, kad tā gadās, bet mēs satikām vienu zemūdens mednieku no Liepājas, kas ir veterāns zemūdens medībās, un viņš arī dalījās ar savu šīs dienas pieredzi. Tā lēnā garā kuģojot, mēs atradām savu pirmo potenciālo vietu medībām. Un, lai arī eholotā izskatījās, ka šeit ir daudz akmeņu, tad ienirstot bija neliela vilšanās, jo akmeņi bija tādi it kā palieli, bet pa vienam ar atstatumiem. Te jau izdevās atrast diezgan potenciāli labu akmeni, bet, protams, viss pilns ar maniem draugiem grunduļiem. Pašā pirmajā šāvienā jau ieķerās bulta, bet labi, ka man ir spola, tad var mierīgi doties uz augšu un ieelpot un doties atkal pakaļ bultai, ja tas nepieciešams.
Visa tā graboņa fonā ir no jūras grunduļiem, un šeit vieta arī it kā bija laba, bet varbūt nedaudz pa seklu, un tāpēc pilns viss ar jūras grunduļiem. Un kaut kad man bija jautājums, vai tad jūs tos harpūnas galus un dakšus neatsitat? Šeit ļoti labs piemērs. Tā kā te nekas labs neatradās, izdomājām pamainīt vietu. Padod man mukturi. Kaut kā cēls jau arī, bet būlīši visur. Jo kā tā? Diezgan normāli akmeņi. Viņi ir kā mazi plakani, bet zem viņiem... Bet bedres ir? Bedres ir? Jā. Labi, ir tam vērtam mieru. Jā, vai? Pietiek labs strandiņš bija. Man tiešām augsts palika. Dod šo pieroci.
Un tā arī beidzās mūsu zemūdens treniņš medības 2. Un pavisam noteikti šajos video var saprast to, cik mēnces medības ir sarežģīts process un kad var braukt vairākas reizes un nedabūt pilnīgi neko. Var braukt vairākas reizes un pat neredzēt nevienu mēncu. Kā tas bija arī šoreiz, un tā ir realitāte. Citiem liekas, ka, piemēram, mēnces medībās tu iebrauc un viņas tur ir pilns, tu vari šaudīties kā Rembo filmā, bet, te ir patiesība un kā tas arī ir. Protams, es nesaku, ka es esmu labākais zemūdens mednieks un man pieredze vēl krāt, jo citi tur tie, kas medī mēnces, nodarbojas ar to 10, 20, 30 gadus. Tāpēc nākamā sērija būs pavisam interesanta, jo es došos zemūdens medībās jūrā kopā ar mednieku, kam ir, teiksim tā, talants atrast mēnces un arī diezgan liela pieredze. Nepalaid garām nākamo sēriju un piesako manam kanālam, jo patiešām būs vēl neredzēti skati.